Grūti kaut ko teikt pēc mūsu epizodēm. Vispār tāda Covid nav. Draugi, nav labi. Man, tu esi man! Otrais gols, tā ir vienkārši superīga mašīna. Super, kā es fantastika! Dzērieni, uzkodas un laba atmosfēra tevi jau gaida. Nu, laipni lūgti, dārgie cilvēki, podcasts Augsne ar jums cerams katru nedēļu vai maziņu brīdi. Reiz mēnesī varbūt, redzēsim, būsim kopā mēs. Paīgi daudz, laikam, nav ko stāstīt, jāķerās vērsim pie ragiem, laikam, kā jau pareizi teikt. Jā. Gan jau, kad raidījuma laikā... Tu nevajadzēja par iepazīstināšanu. Iepazīstināšana, ģipā... Sveiki, mani sauc Ričards Vēvers. Roberts Poriņš. Čau, te Cindy. Bet, jā, gan jau, kad nebūs vienīga epizode un paspēs mūs iepazīt kaut kā bišķiņ dziļāk. Aha. Bet, kā tev vispār pagāja diena? Mana diena pagāja forši, līdz brīdim, kad satiku tevi pusdienu laikā. Un tad jau, tā, pēc tam jau tikai uz leju. Zigo, es varu, par cik tu mums esi biroja tehnisks eksperts, tu mums esi. Jā. Karoči, es sāku skatīties jaunu seriālu, varbūt tu zini Afterlife, zini tādu? Nē. Labi, es izstāstīšu īsumā par seriālu pēc tam. Bet, karoči, ko es tur pamanīju, tur ir... Zināt, parasti ir šitie produktu izvietojumi, tā kā mums ir Sīpar motorsporta krūzītes. Jā, un karūnas končas. Karūna. Fortūna. Tu uz laiku domāji, ka viņa karūna? Jā. Redz, tas īstenībā līdzi šitas temats, ko es teikšu. Karūna nav končas? Nezinu, mums kādā čigāna mēlē, tu ir karūna. Bet ir monitora ražotājs, tu možda zini. Los. Tas ir rēcīgākais. Es viņu ieraugu un es sāku domāt, kā viņi sauc. Viņš ir AOC. AOC, jā, es beigās lasīju, bet es skatos, un mans stulvais prāts domā, ka tas ir los. Vatņika kompjūters. Vatņika valodā, cik los nozīmē? Volos ir mates, zini. Los ir alnis. Alnis? Jā. Es zinu, kā tu zini. Bet līdz tam gan jau, ka tiks kādreiz. Bet, un es šito ten ieraugu, un es skatos, un es sāku domāt, kā viņi sauc. Un izrādās ir AOC. Un tas man aizved arī pie šitā ten, piemēram, Jisk veikals. Kā viņš? Jisk? Jisk, Jask, Jusk. Es domāju, Jisk kaut kāds, kur disks tirgo mašīnā. Jisk? Jisk. Bet es esmu dzirdējis, ka cilvēks saka Jusk. Bet tie gan ir, padomu laikā dzimušie, kuri domā, ka Y ir U. Tāpat kā es tā nebija iedomājies. Es pieļauju. Tā kā Mahim. Mahim, jā. Vai vēl ir pārsvārds jā. Es nezinu, bet tie monitori, es esmu tāds tirgojis pat kaut kad, man liekas, viņiem ir tur diezgan labs cipars par to, ko viņi rāda, bet jā, es vienmēr tieši to pašu nodomāju. Viņi diezgan populāri ir, un es visu laiku domāju, un tas man bišķiņ tā, es skatos to seriālu. Es domāju, kāds sakars, ka jūs kaut kādu krievu monitoru reklamējat. Nevar būt. Nevar būt reklamējās. Tas los? Jā. Vai kā viņš to... Tajā seriālā, tajā Afterlife. Īstenībā Inčiks seriāls var ieteikt. Karoč, galvenais aktieris un arī viens, man liekas, tas viņš direktori, režisori, vai kā viņi visi saucās, ir Ricky Gervais, zinu vai ne? Office veidotājs. Jā. Un tur tas stāsts, cik baigi nenospoiloši. Viņš ir veidotājs Office, viņš ir aktieris. Viņš ir gan cik, viņš ir arī viens... Angļu vai amerikāņu Office? Angļu. Jo amerikāņu Office jau ir principā vienkārši no Angļiem. Jā, to es saprotu. Tas līdzīgi, tā kā mums bija, ne mums, bet Krieviem bija šies ten precējies ir bērni, zini, tas tur Bukin ģimene. Neskatījies pēc skolas Bukin. Es zinu to amerikāņu versiju par 80. gadu. Jā, Love and Marriage, vai kā viņš saucās. Un tas ir līdzīgi, tā kā, tur līdzīgi ir Angļi uztaisīto Office. Man liekas, tas Ricky Gervais bija viens arī no. Viņš tēloja ķipā Angļu Viņš bija Michael Scotts, jā. Un tad amerikāņi paņēma nopirka ideju un uztaisīja savu versiju, kas beigās bija pat laikam populārāk. Jā, es sākumā mūs pat nezināju, ka Angļu versija ir un viņš, šitas ir viņam jauns projekts. Un tur tas stāsts īstenībā, ļoti emocionāls šies te rollercoasters viņi skatīties, šies te kalnīši. Tur tas stāsts ir tāds, ka viņam, nomira sieva no vēža, un viņš, pazaudēja kādu vēlmu dzīvot, viņš tur mēģina pašani uztaisīt un ko, bet viņu, nesanāk. Un tad kā viņš tur mēģina, bet, tur visur apakšā ir arī tas britu humors, tas tur, kas ir, viņš labs ir tas britu humors. Un un tad tur visu laiku visādi mišmeču, moču un tā. Inčiks seriāls tur iet. Kur viņi var redzēt? Netflixā. Netflixā. Jā. Labi. Jā. Runājot par seriāliem.
Man nav nekas, ko teikt vairāk Nav par seriāliem. Bet, ja mēs runājam par nedēļas aktualitātēm, tad es jau tev ieskicēju māju ceļā, avārijas, puņciemā. Nu jā, mums kuldīgi īstenībā tāda notorijas pēdējās 2 nedēļas. Jā. Izrādās, jā. Es nezināju, ka tas autobuss arī bija Rīguldīgi. Jā, nu. Bet, nē, vispār, nevis par to avāriju, bet avārija tagad ir ieskicējusi tādu lietu kā sprādzēšanos autobusā. Jā, es šito Bet, come on, man vienkārši, es nebiju par to aizdomājis. Man tiešām nesanāk daudz ar autobusiem vai vispār ar autobusiem braukt, un līdz ar to es nebiju par to domājis, bet kāpēc, lai tu neizsprādzētos kaut kur var piesprādzēties? Bet to var piesprādzēties. Man liekas, ka jā. Bet tāpēc, man liekas, ka, es skolas, kurās ekskursijās braucām, varēja viņos sprādzēties, un tad jau arī īstenībā neviens nesaprot, kāpēc? Kāpēc tā dara? Tev mašīnā ir kādreiz doma, tev es nesprādzēšu. Nu nekad, vai ne? Tur, es zinu, ir cilvēks, kurā aizmugurē nesprādzēs, bet tagad tavas mašīnas, viņas pīkst pat jāizmugurē. Zini, kā bija jāsaka paldies, ka mums ir tāda ideja, ka mēs iekāpjam sprādzējušam Bruņnesim Brunim. Es biju tāds CCD reklāma. Robis. Bruņnes Robs, Viņš bija Robis. Robs, jā, Bruns bija, man laikam, Omai kaķis. Man liekas, ka bija Bruns. Bet es tiešām, un vēl par to runājot, es šodien bija panorāmā sižets pusdienlaikā skatījos, Kroč intervēja cilvēkus, vispār par to sprādzēšanos tieši tā autobusos, un tur kaut kas saka, nē, nav vērti, ko. Kā tu var pateikt? Bet viena tante teica vēl labāk. Viņai vienkārši prasa, vai viņa sprādzējās. Viņa saka, es gribētu, bet neviens to nedara, man ir kauns. Es domāju, kauns sprādzējies, kur mēs dzīvojam? Kas tev varētu kauns no visādām lietām būt? Jā, piemēram, autobusā, tur drošīt autobusā. Man bija būt kauns vai kaut kas tāds. Uzlikt jūs, tu vienkārši, kas tas ir? Reāli viņi ielika sprādzēšanos ar drošīšanu. Jā, man tieši tā. Un viņi vēl saka, bet ja es būtu autobusu vadītājs, es nebrauktu, kamēr viss nepiesprādzēs. Ko tu viņš ir tāda, ka tev darīt? Sēdin ārā. Bet tagad es mēģinu attīt to bildi, kad es pēdējo reizi braucu sabiedriskam, jo man necepīja. Tas ir vienmēr kaut kāda emocionāla trauma izstāpot no viņiem ārā. Tāpēc, ka vienkārši ir pierasts, ka tu brauc kaut ko savu. Tev vienkārši tev ir tā mašīna kaut kāda, un kaut kā sanāk braukt vienmēr ar mašīnu. Un līdz ar to, tu vienā brīdī pat neizvēlies vairs braukt autobusu, pat ja tu varētu kaut kādā situācijā, bet tev liek pārāk daudz ko argumentu pret, ka tu tur kā tālāk. Man paziņa rakstīja darbu skolā par to transportu, par cilvēku pārvadājumiem, kaut ko tādu. Es pateicu paziņā. Es sāku to, labi, ir pajautāšu pēc epizodes, kas tur ir noticis. Nē, man draudzene. Un sieva. Rakstīja. Šito es dabūšu iekšā. Tad zarā ierāvi. Bet viņi rakstīja darbu, par pasažieru pārvadājumiem, un viņi arī tur bija anketa, un viņi man atsūtīja, lai aizpilda. Vai tu braukā vai nē, vai kas, un man vienkārši, es nebiju labs, man nevarēja izvilkt no tās anketas no manis neko. Es viņu arī aizpildīju. Tu arī aizpildīji, bet tu apstājies pie viena jautājuma, ka tu vienkārši... Lielam, jā, kad ja es varu, es nebraucu. Jā, un tad es arī sāku par to vairāk domāt, kāpēc es nebraucu, bet pirmkārt kaut kāds ieradums, otrkārt, tev ir gadījies, ka tev ir kaut kāds autors, ko vienmēr aizbraukt, un tad, it kā, ja varētu sākt braukāt, tad tas ilgums. Bet ilgumu atkal nevar pārmest, jo, ja viņi sāks braukt tā ātrāk, būs tā kā ekolainām visādi brīkli, ka viņi sāks šķilties. Tas, ka tev nav kā savienoties mās tālāk. Es aizbraucu uz kaut to stāciju. Ir jau varianti, ir sabiedriskais transports Rīgā, piemēram, turēt viņu. Tas bet, ir vēl lielāks. Es vienkārši nemāku. Es vienkārši nemāku to. Es nezinu, izklausīšos pēc kaut kādas princeses, bet man ir riebjās tas sabiedriskais. Es vienkārši nevaru izturēt. Bet tu braukāji Rīgā vismaz vairāk, vai ne? Tāpēc jau viņš ticamāk man riebjās. Jā, es mazāk braukāju, tāpēc. Bet par to avāriju, tā avārija bija. Tur iemesls, es arī, protams, mājās izspriedu, kāda varētu būt, bet man vienkārši tās jostas ienāca prātā, ka es tiešām nebiju iedomājies, kāpēc tu nesprādzies, kas bet zini, ko es tagad sāku štukot pēdējo reizi, kad es braucu ar autobusu, atceros, braucu no skolas uz Kuldīgu. Man jau tur arī bija prikols, man piesēdās blakām onkuls, kurš nesaprata austiņas ausīs, ka viņš skan kaut ko. Man saprotu, ka viņš vienkārši runā ar tevi. Un viņš tāds, interesants bija. Viņš tur man stāstīja, ka viņš man prasīja, ko es daru tajās austiņās. Mūzikas, ko tu klausies. Ej un pasaka viņam tagad kaut kādu vienu melno, ko tu klausies. Kaut kādu top es klausos. Es zinu, kas top klausos. Un viņš pajautā man šito ten... Šitas ten...
Čārlijs, kā viņi sauca? Šīns, es nezinu. Nē, viņš ar tādiem lokainiem matiem bija. Čārlijs, lokainiem. Fuck, baigi populārs bija. Kā Milai Kapelo boyfriends. Nav mazāk. Karoči, viņš prasa, kā tam iet. Tajā topā es tādu bišķi nošokēju, saku, tur kaut kur ir, jā. Viņš saka, viņš vakar ar rolleri nokrita. Labi ir, jā. Okay. Un tad tur ik pa laikam viņš man uzbaks un kaut ko jautā. Jā. Un tā, karoči, tas arī, jā. Šitād, un man liekas, tajā reizē piesprādzējos. Kāpēc man tā liekas, ka es ieraudzīšu naudu un tāds, ok. Jo, Tas bija sen kaut kad, jā? Tas bija pirms, kad 4 gadi. Tad, ka nebija tiesības vienkārši. Galvenais jau, ka bija, bet jo tiesības jau es reāli videnē jau nokārtoju. Bet vienkārši es nebiju ar mašīnu uz Rīgas, bija visticamāk, ka kādu jums aizbraucis un kaut kā vajadzēja tikt atpakaļ. Un, jo tur jau tā jos, kāpēc, piemēram, tev jau viņi pārtikai viduklim, tev jau nav 3 punkti. Es noklausies no kādiem speciālistiem, kad tev pietiek, vai tu neaizlido kaut kur, tu aizlidot, ieskries galvu, kur ir, bet tev vēl viņš ļoti labi tāds eksperts vecs, viņš runā tajās izžitā, viņš saka, jā, un tad jau vēl gadās, redz, neesi piesprādzies, un tev logu izsit, tu izkrīt ārā, un autobus tev virsū uzkrīt, vai, tāda gan jau, tāda nav baigla situācija. Tur, man liekas, tā šnālāka, ja autobusā kūliņo. Tur, man liekas, jūs nelīdz. Bet jā, tā. Bet, es saku, nav tā 3 punkti, jo tevi, viņi jau saka, lai teikt, man traucēja autobusā, nav ērti, bet tu viņu pār. Tāpēc es arī, man liekas, viņu uzliku, es ieraugu, jost, ok, pārlaik pār, un es viņu aizmirsu. Kāpēc nav 3 punkti jost autobusā? Kāpēc mēs esam atpalikuši bišķi? Jā, īstenībā es arī nezinu. Bet tas ir kaut kāds Latvijas austrumeiropiešu prīlis, jo mamma stāstīja gadījumu kodai kolēģei, kad Vācijā vai Anglijā, tas bija vai Vācijā kaut kāds joks, viņi nesaprot uz valodu, un tieši tāpat viņi iekāpa uz kaut kādā autobusā pēc lidostas, un autobus tā nebrauc un kaut ko saka par to mikrofonu šoferis angliski, un izrādās viņa bija vienīgā, kas nebija piesprādzējusies vai kaut kas tāds, un autobusā viņš nebrauc tālāk. Tā tante teica, viņš nebrauc kamēr piesprādzēs. Jā, bet īstenībā diezgan loģiski, labi, tu tur var atsprādzēties braucot, viņš jau nestāsies katreiz, bet kaut kas tāds, es pieļauju, ka varbūt tagad tas vienkārši tik ļoti aizgājis tautās un par to runā, ka kaut kas mainīsies no šī brīža, un varbūt pat nemainīsies tie kaut kādi pīkstuļi un kas autobusā, bet tie cilvēki paši aizdomās, ka tā josta ir, es viņu varbūt uzlikšu tāpat, kā es darītu jebkurā citā mašīnā vai... Jo, es zinu, ir arī autobusi, kuros nav kaut kādi šitie burkāni. Bet nav tā, ka mūsdienās ir visos? Es nezinu, mētras būs tās mašīnas, ka nav. Man liekas, atceros, ko tas mētras. Viņos, bet arī pat nebija. Mašīna nebija tāda izvēlkama, jo zini, ka citos es 100% atceros, ka ir tāda pat, izvēlkama. Jā. Citos varbūt ir tā, ko tu uzliec, tad viņi vēl karavēlē vidū aizmugurē. Viņi ir pretīgi, bet uzliec viņi, jā. Bet jā, īstenībā, varbūt tie, kas, ja mums kāds klausās, Baltīmrot, jā. Varbūt kāds, kas klausās un brauc ikdienā sabiedriskā, var pateikt mums komentāros, vai kaut kur kaut te uzliec. Pauls gan jau nebrauc ar autobusu ikdienā. Es domāju, ka Paulam, kad 3 auģiki, man liekas, vai kaut kas tāds. Jā, nezinu. Kaut kādā vienā intervijā atceros, mans autoparks sastāv no 3 Audi automašīnā. Varbūt, jā. Bet... Jā, varbūt kāds var akcentēt un atgādināt, vai ir tur tāda vai nav. Jo tajā pašā Rīgas sabiedriskā jau arī nav. Tur kājās stāvēt. Jā, bet viņš nebrauc. Vispār tas taču arī ir prikols. Tur arī, man liekas, var dabūt stāvvietas starp pilsētā. Jā, tev ir taisnība. Kāds sakars, vai ne? Jo es esmu dzirdējis, kāds saka, jā, kad ir citreiz pilnumās, kas stāv pat kājās. Kāds tad prikols? Jā, kā var tā? Tev vienkārši neveicās. Ja man būtu tā īstenībā, es nopērku to biļeti, es aizaitu ko pēdējais, un man būtu jāstāv kājās, teikt, sorry, tad es izlaižu. Jo es atceros, ka vienreiz šitā bija, kad es braucu uz Rīgu kaut kad, un... Man liekas, ka kaut kāds vēlais, kaut kāds šitie, kad parasti ir tik daudz sakām, bet Kuldīgā vēl neviens baigi nebija. Kuldīgā vēl bija brīvs vietas un kaut kas tāds, es atplīst. Pat pieceļos kaut kur kaut kādā, nezinu, Kandavā, apzakts es nebiju pa to ceļu, bet es apskatos, pilns autobus tā, ka prosti sēž ejā. Un es tad domāju, kā tā tu var ļaut darīt? Tas tad notiek, vieglajā vienkārši būtu aizbagūzī pasēdāt. Pa to vidu lidot, tā pat forši nav, kur aizķerties, tur ieskrieties avārijas brīdī diezgan labi. Jo es esmu redzējis, kas notiek, kad pilsētas vidē sabiedriskais nokrašo un tur stāv. Tur ir domino. Tu kaut tāns sasitās priekšā, nebija kaut sprikli? Nē, tur bija tā, kad... Es stāvēju, es labi izvēlējos vietu. Man ritīgi griebjās tajā sabiedriskajos tā drūzmēšanās, un es parasti pēc iespējas tuvāk durvīm stāvu. Un tajā reizē bija salīdzinos patukšs, un es stāvēju toči, kur kā piekšā, tur tā 2 stikliņi ir. Jā. Es pie tā viena turos,
Un mums izgriež viens priekšā, un tās pa nožiem, un es tajā stiklā. Un es pagriežos, un es redzu, sandvičā vienkārši domino. Un tā tanda bija vienkārši augšā, viņai bija grūtāk tikt nost. Viņš tā kā tāds resns sunīts kaut smukuls, viņš mēģina. Tā tas skats bija. Bet, redzu, un sabiedrības starppilsētniekā, kur uz 90. Jā, es gribēju teikt, ka tur pilsētas, varbūt nav tie ātrumi tādi, bet tāpat avārijas notiek arī pie 60 trakas, bet starppilsētas stāv vienkārši kājās tieši tāpat. Bet tev arī tas bija, cik iedzerīgi autobus? Gandrīz 3 stundas. Es zinu, ka gandrīz 3 stundas. Iedomājies, tev 3 stundas jāstāv. Man liekas, ka viņš tur balansē visu laiku. 3 stundas 15, un tad ātrais 2,45. O, tu 3,15 nebrauc neviens, jo tas ir kaut kāds. Varbūt jau arī, ka brauc, bet... Reāli, es iedomāju, cik diez ir autobus no Kuldīgas līdz Daugavpilī. Tev ir visu dienu jābrauc. Es domāju, tas ir vesels. Bet arī ir taču tas līdzbraucēja joks. Kādreiz mēs paši izmantojām gan tā, ēna ekonomika. Bet man tas, ja man reāli būtu jābrauc, es tikai to izvēlētos. Bet ir cilvēkam nepatīk. Zini, kāpēc varbūt? Es pieļauju, viens ir kaunis, un otrs varbūt bišķi mīzals ir, kas nezinu, kā viņš brauks. Jo, starppilsēta autobus, zinu, ka viņš brauks uz 90, viņš nevienu baigi nedzīs garām, viņš vienkārši savā joslīģā brauks. Var gadīties, ka tev citā var gadīties, ja tev šoferis viņš... Tā luknāk, teiksim. Tā luknāk brauc. Vai viens luknāk brauc, otrs tu tāds gaida, ka tev savāks, un tu redzi no kaut kāda, es nezinu, pilnīgi tur kaut kāda 3-9, kuram tur katrā krāsā savus ritens, tur redz, ka tur skat nebūs iziet nākamā. Tāda iespēja. Zini kā, man liekas, ka to cilvēku diezgan, es kādreiz, kad, man retāk nāca, ka es braucu ar kādu, bet man bija kaut kādas reizes, un tu vienmēr papēti Facebook, tas forši Facebook, tu redzi to profilu, tu redzi, cik tur, es kaut tānti vienreiz braucu, viņi 90 brauc, šosai kaut pasvaigi mašīnu, visu droši. Un arī es, kad tie cilvēki liek sludinājums, es ieraugu, šitādā es iespējams nekāpt, es ieraugot vai draugs vai kaut kas tāds, kad tu zini, ka viņi varētu būt daudz maz safe. Es nekad nelieku iekšā. Nē, lētāk, protams, pitaks, jā. Kaut gan, ja tev ir vēl kaut kādi 4 brāļi māsas, tad tev nav lētāk, tāpēc, kad ar to ģimenes kartu vispār 70 centi. Vai vēl, jā, kā varētu pa brīvi. Jā. Bet, redz, tu var jāstāv kājās pa vidu varbūt. Bet es nekad neizmantoju tā kā... Es pats biju braucis, bet es nevedu. Es laikam biju sociāli pa neveiklu. Man negribējās. Es nezinu, man vienmēr būtu, man likās tas spiediens, ka tev jārunā to, kas ir iekāps. Man nepatīk tas stulbais klusums. Es biju pieredzējis to darīt. Es saprotu, kad mēs studējām Rīgā, tas bija reāli. Tas bija normāls kāpos. Ja es vēl busu citreiz braucu uz Rīgas, tur daudz cilvēku. Pareizi, tur busā smuku pilnu pielas, un tas normāli atsita. Bet es jau neprasīju vienam neko, viņi jau paši iedēva. Ziedojums. Bet... Cik tagad prasa vispār Kuldīgā? 6 un cits pat 7. Es runāju ar vienu cilvēku, kas vēl tagad vadā. Viņš ir profesors, viņš ir pieredzējis vadātājs. Viņš ko teica, es saku, tarifs pamainies, jā, inflācija viss ir tagad 6, cits pat 7 prasot. Obā. Tas labs ir tur ar savu cenu. Jā. Es saprotu, ka bija kas lika tur kaut kāds bezmaksas sludinājumi pa 2. Izlaidīšu tur, kur vajadzēs. Tā kā boltiņā tu var paņemt komfortu, ekonomiju. Tāda arī vajadzētu pievienot, ja tur dangerous. Bet man citreiz bija, ka es ar kaut vabolu vadāju, un es nedomāju cilvēku. Bet es īstenībā... Tad, kad es ar Volvo braukāju, tad, es nerakstīju loģiski kādu mašīnu, tur viss ērta. Un tad, kad es ar vabolu sāku braukāt, es reāli cilvēkiem rakstīju, ka būs jāsēž vabolītai aizmugurē, vai tu vēlies, vai ne. Citi jautāja, ko tas nozīmē. Es teicu, bija šķieliet galva. Tad mēs ar vabolīti ar pa 3 aizmugurē. Jā. Toreiz par Rīgu pa sastrēgumu mēs to Ikea braucām. Bišķi jau bija galva tāda, jā. Bet varēja, kaut kā varēja braukt. Jā, tā kaut kā. Vispār, es gribu paturpināt par to avāriju, ja mēs nerunājam par jostām, bet vispār es arī kaut kā... Tajos abos gadījumos tur jost tāpat neko laikam neglābt. Jā, bet zini par ko vēl? Es negribu būt tas cilvēks, kas saka, tu vidēja ātruma radāri, tas, galīgi, čau. Bet es gribētu, mans viedoklis, tas ir izvilkt no kaut kādu sakarību, kad es pieļauju, ka tagad uz Ventspils Rīgas šoseis avārijas vairāk notiks tajā posmā, kur notiks šī, kas iepriekš bija manāmi droši. Jo iepriekš tas super bīstamais, kur tiešām bija salīdzinoši bieži avārijas, bija
no Spunķiem līdz Jūrmālas šosejai. Okay. Kur tagad ir vidējā ātruma tā zona. Jo tur tiešām, es nezinu, tur diezgan taisnas, un tāpēc tās apdzīšanas varbūt ļoti daudz notika un platā šosei. Bet šī posmā man liekas, ka notika retāk, un šis reāli ir tagad tas. Kurš tas īsti posms bija īstā? Es saprotu, ka no Spunķiem līdz Lielupas tiltam. Tas ko labais līkums, kreisais, principā ir tilts, un tai labajā līkumā uzreiz, ja tu brauc no Rīgas uz... Un tur sanāk, ka točna nav zona? Tā ir tā daļa, kur nav zona, jo pēc tam aiz Jūrmālas atkal, pie ķemeriem atkal izveidojās rindu. Es nezinu, es tā domāju, es vienkārši tā... varbūt jau tiešām tā nav, bet es gribēju, jo kāda pieredze pēdējā laikā zonās? 90 nebrauc neviens. Brauc 80, brauc 75. Un zini, kas ir, un tāmās cilvēki ir iebiedēti, jo, tu varbūt loģiski saproti, ka tev nesodīs no 1. kilometra, un tev pirmais arī tur melo vai ko, bet ko tas onkulis, viņš varbūt tiešām ir noraustījies no tā, loģiski. Domā, tik līdz tev parādīs 90 būs dirsā, jā, bet zini, kā ir, bet bija ar kaut kādu policistu arī panorāmā interviju, un tur tāds spekulēt un jautāja, kā tad ir sodījis no pirmā, un viņš teica, nevajag šitos tekstus sākt, pārbaudīt, kur mēs sāksim sodīt, nevajag. Tu jau reāli arī to tekstu iebiedēji, ka bez mazliet tūlīt no 91 tev nāks pastkastēs sots. Loģiski, ka viņš varbūt nebūtu liels, bet ne visi to saprot. Un man liekas, ka tas viss ir vienkārši tā retorika kaut kāda ir iebiedējusi cilvēkus. Kad policijas mērķis sodīt. Un tad ir kaut bēmbists kārtīgais, kas tagad novelkās no 75 tai zonā, un pats arī viņš ir austās, un tāda ir tas moments. Un tīpaši tādā kaut kādā tumšā laikā, kad tur nevar saprast tās to, cik tālu varbūt, tā mašīna. Tam pilnīgi nav nekāds sakars, bet vienkāršais tā. Vienmēr gribās padomāt, kā, būt ekspertam. Cik es sapratu, tad tā situācija bijusi, kad Rīga kuldīga autobusu un Mersi gājas uz apgonu. Jā, es tā saprotu. Tā runā, jā. Bet ļoti iespējams, ka tas varētu būt, kad sakrājās tā rinda, tu esi nobesījies braucot uz 70. Varbūt tā arī nav, jo īstenībā jau tajā svētdienas vakarā, arī kad nebija tie radari, tur tāpat bija kad tu esi ticis jau līdz Lielupas tiltam no sloks, tur jau tā satiksme bija diezgan tāda masīva, vai ne? Man liekas, ka tiešām daudz mašīnas, un var arī būt, ka radari nav pie vainas tāpat tur. Īstenībā, jā, tur vienmēr bija. Pat arī, kad nebija tie radari, tur bija. It īpaši tādā svētdienā, kad viss vēlkās prom kaut kur. Bet varbūt, es nezinu, to posmu saprotu vienkārši, ka es saku, jūs radaros cilvēki ir iebiedēti un tā braukšana. Nē, tas toči ir tāda, jo to es ritīgi esmu pamanījis. Reāli tajā radarā tu var uzlikt sotak, man liekas. Kruīzā un tev neatnāks vēstulis, ticamā. Protams, ka neatnāks. Reāli ir tā, ka tu brauc un tu redz, ka viņš brauc. Visticamāk, viņš spidometrā brauc kaut kādā 8,5. Tad vēl tā kļūda ir tev spidometra, un realitāte viņš brauc kādā 80. Jo es jau pat negribētu reklamēt, ka jāturpina lidot tajā zonās. Nē, brauc to 90. Brauc 95. Brauc 95, bet nebrauc uz 80. Jā, brauc 95 kruīziņā. Jo tas jau arī īstenībā ir faktors. Daudz ir runāts par to, ka ir lēnāka braukšana. Tā kā par atļautu arī apdraud šitādos gadījumos. Mums bija ideja. Ar Rūdu kaut kad minimālo ātrumu zonas uztaisīt, un tad tu novelcies aiz fūras, un tad tev jālido nenormāli. Jā, es šito iedomājos, ka šitādos gadījumos, ka vajadzētu arī, tev, šito te ātrumu robežu, ka tu apstājies kaut kur. Tev jāapstājās kaut kas, ir kā tev jāskrien pēc tam. Bet man patīk arī ideja šitie te bija zvaļā mūsu kolēģi. Jā. Ar te kolēģi. Kuldīdznieki. Arī, jā. Viņiem bija laba ideja, kad viņi varētu uztaisīt vienu šosei, tā kā purge, tur atļauts ir viss. Jebkāds. Mums Latvijā šis nestrādāt, man liekas. Nē, bet Latvijā īstenībā, es nezinu, kur ir tā problēma. Mēs esam viena no vadošajiem pasaulē auto negadījumos. Satiksmes negadījumos. Es pieļauju, ka tie ir kaut kādi pārāk mazi sodi. Pārāk maz soli. Man liekas, ka tā ir. Man liekas, ka reāli. Man liekas, ka tā ir reāla atbilde, jo tad es kaut kur pabraucu ārpus Latvijas, kurā Igaunijā es tagad braukāju, kur bija, tur reāli viņi brauc 90, tīk kā ļautais, un mums bija, kad mēs arī tur, varbūt tur braucām, tieši 90 kruīzā, es braucu, es bišķi raustījos pēc GPS, tas varbūt būtu mazāk, tad man dzina. Nedaudz, bet arī, ja viņi dzina tā kā gliemeši. Tā kā fūras divas. Jā, viņi dzina tā kā divas fūras, tā rītīgi vairāk. Viņš droši vien zina, ka ja viņam tur būs nedaudz vairāk, tad sodos. Es domāju, ka reāli kaut kāda soda ir tas, kas varētu būt, jā, jo tagad ir tas, ka pofik, labi, bišķi būs uz to momentu tāds, bet samaksāt to. Jo tur ir tas, man liekas, ka tas ātrums, tas tik daudz ko ietekmē, kaut kādu izmešu. Jo tu brauc ātrāk, jo mašīna tur patērē tev degvielas ekonomiju, tas uzlabot. Nekas briesmīgs nebūtu, ja mums reāli būtu jābrauc uz 90. Varbūt tev bišķi lēnāk, jo es pēdējā laikā piekops, ka tos garos gabals brauc reāli brauc. Ekonomiski ir, jā. Un tas nav slikts nemaz variants. Es domāju, ja būtu tie sodi lielāki. Skandināvu valstīs, kaut dzirdējis, tas, man liekas, Norvēģijā ir tas progresīvais. No ienākumiem. No ienākumiem, tas arī traki ir, kad,
ne traki, bet pareizi diezgan iespaidīgi. Kas tur dzirdēja stāst, ka tur čāls ir ar arī kaut kādu šīku mašīnu uzskrējis un atnāca tāds sots, kad viņš vienkārši domā, pīzdēts. Jo, kad ja pat tev pēc ienākumiem skatās, pēc kā tur deklarācijām vai pēc kā tur skatās, jā. Tas tā interesanti, jā. Bet runājot par regulējumiem, es vēl kļūstu pa geju. Partnerāt, konvencija. Man par to ir to, ko pateikt arī. Tomēr, tā ir liela baila bija, kad viņi, īstenībā tur jau tagad atkal ir... Jā, es šo... Jā, bet, tā bija liela baila, ka viņi pieņems... Bet pagaidi, es šodien saprotu, ka prezidentam ir uzstāj, kas bija šodien tas par joku? Tur ir 30. Karoči, ja es pareizi atceros, kā man te mācīja, principā, ka viņi pieņems likums. Jā, Saimfurā 3. Jā, pēc... Tā, man liekas, pat ir satversmē šos punktus, kad 34 deputāti var pieprasīt, lai valsts prezidents atceļ likumu publicēšanu un nodot to tautas balsošanā. Un viņi to izdarīja. Un viņi savāc parakstīja, iedeva Rinkeviču, un viņam pienākums ir tagad apturēt izsludināšanu, pat ja viņam šķiet, ka tas likums, kas reāli kas viņam droši vien šķiet. un viņam vienkārši tā, nav variants. Jā, un tagad par papildus līdzekļiem būs jārīko tautas referendums. Bet zini, kas vēl šī jautājumā? Pagaid, kāds ir sakars ar to Stambulas konvenciju? Dažādi. Tas nav vispār šeit. Tas tam tiešām nav ar šito nekāds sakars. Īsti nē, tas nedaudz aizskar vienāds temats, bet pat īsti nav divi dažādi. Šitas, ko pieņēma, es īstenībā nesaprotu, ko viņi tur ņemās. Viņi jau, tas jau pat nav tā, tur jau tā pusē nav tēmēts uz viendzimumu pāriem, tas ir tēmēts uz to, lai ja tu ar savu draudzeni dzīvo. Jūs negribat precēties, vai arī kaut vai ne ar draudzeni. 2 pensionāri, teiksim, dzīvo vienkārši kopā, lai būtu drošība. Tā vienkārši viegli to ar juridisku jautājumu. Un tur jau pat arī šitiem, vienzimumu, kāpēc tu to nevar viņiem atļaut? Kāpēc? Kas tur tāds ir? Lai viņi dzīvo kopā, kas ir slikts, lai viņi vienkāršāk nokārtot. Es saku šito domāju, es to salīdzināju tādu, teiksim, būtu kaut kāds baigais likums mednieku likumā. Jā. Man neinteresē mednieku lietas. Tas man vispār nesaist. Kāpēc, lai es būtu pret to? Tas pats arī, man preferences, manai, vecens, vai ne? Draiskās. Man ir drostaliņš. Un man, es visticamāk, es ticu laulībai, un visticamāk, man šis partnerā, tas tur, pagaidām, kā šķiet, nesaist. Kāpēc, lai es būtu pret to pret, ja vienkāršāk cilvēkiem būs dzīvot pēc tam? Es nezinu, tas ir. Tas noic. Grūti izskaidrojams. Bet tagad mums būs jāpiedalās tautas referendumā par šo likumu. Zini, kā ir, es domāju, ka... varbūt, ka jā. Bet parasties referendumos tur ļoti mazs procents droši vien aiziet nobalsot, vai ne? Lielākais, kas bija pa krievu valodu, otru valsts valodu. Bet arī, mēs nezinām droši vien procents, bet es varu atrast. Es kaut kad šito, tad es īstenībā es jau esmu... Bet procents nav gaužām maz. Tajā reizē bija normāli. Tu esi Excelīts beigas? Es esmu ne Excelīts, bet Wikipēdnieks. Man patīk kaut kādā ielīst Wikipēdijā un scrollot. Daudz jau saka, kad nav īsti uzticama avot, bet... Nē, man patīk. Jā, bet man patīk. Tur apakšā tomēr ir, un ja balīgi neusticies palāz apakšā. Atver vaļā, jā. Bet tur ir Wikipēdijā atsevišķi, ko ir referendums saraksts Latvijā. Un kopumā Latvijā ir 13 referendumi bijuši. Būs tātad 14. Un 12. gada referendums par satversmes grozījumiem, kas paredzēja Krievu valodai noteikti otro valsts valodas status, piedalījās 70% balstiesīgo. Vairāk nekā Saeimas vēlēšanās. Es tiešām negaidīju. Piedalījās 1,098,593 spēlētāji. Kas bija rezultāts? Par to, principā, Latgala bija 24,9% pret 74%. Garoši diezgan vienos vērtot. Jā. Vēl viens referendums, pa ko arī tagad mēģina savākt ar Saeimas atlaišanu. Jā. Tur jau Rosļikovs ar šo te Šleseru vai ne? Jā. Iniciātori, tam es saprotu. Bet viņi nevāca balsis tajā, kurā mana balss, kur tev vajag 30,000. Jā, tev vajag, cik tur 10% daļu viena 10% daļu no vēlētājiem, cik bijuši. Jā. Un tad tur sanāk, cik tu teici. Bet 11. gadā bija referendums, kad Valds Atlers pateica, ka es atlaižu Saeimu. Tad arī piedalījās 44,7% balstiesīgo un pār nobalsoja 94%. Iedomājies vienos vārtos. Tinās. Jā, kādu vēl ir referendums? Tev interesē vēl kāda? Jā, nosauc vēl kādu. 8. gadā bija referendums par grozījumu likumā par valsts pensijām. Kaut kāds, es šito esmu palaidis garām, laikam tāpēc, ka man bija 9 gadi. Un man pensija tajā brīdī toči neinteresēja.
Koroči tur bija pārējas, pensija nevarētu būt mazāk par valsts sociālo nodrošinājumu pabalstu, kuram atkarībā no apdrošināšanas stāža tik piemērot kaut ko koeficientu. Bet es zinu, ka ir likumi, kurus mainot tev obligāti referendums. Tas ir, piemēram, ja satversmē kaut ko maina, obligāti referendums. Un iespējams, ka šitai arī, vai arī varbūt tur kaut kāds arī. Bet šajā gadījumā reku piedalījās 3,8% un pār bija 9,6% arī vienos vārtos. Un tad ir, tad ir visi šitie ten nacionālo, karoči, kad tap jauna valsts un tad tur visādi bija. Jā. Bet pirmais bet tas ir arī pirmās brīvlais. Jā, pirmais referendums Latvijas valsts republikā bija 1923. gadā par baznīcu un lūgšanas namu neatsavināšanu. Piedalījās 205,586 cilvēki, tie 21% balstiesīgā un nebija kvorums noraidīts. Karoči, tev vajag savāt arī kaut kādu balsu. Pirmajos divos bija diezgan grūti, bet tad jau vēl nebijām okupēti, tad jau mēs bijām brīvi valsts. Jā, bet tev nebija televizors, kurš to pastāstīja. Tev paprastu nobalsu. Kaut kādā avīzē. Jā, kurs. Pa ko? Bet pirmais, kurā atkal nebija kvorumu. Pirmajos 4 referendumos nebija kvorumu. Bet pirmais, kurā pirmais 91. gadā 3. marta aptauja par demokrātisku valsts neatkarīgu Latvijas republiku. Piedalījās 87%, pār 73 pret 24. Un, tāds arī bijis. Interesanti. Tā kā un tagad reku būs par... bet galvenais, ka tur tieši par to notariālu likumu. To, kad varēs iet pie notāra parakstīt. Tā Stambulas konvencijai arī, tās pamatdoma vispār nav saistīta, es saprotu. Stambulas konvencija? Sievietes vienkārši... Es īstenībā nesaprotu, kāpēc tur ir... Es vienkārši kaut kāds papētīju, jo zin kāds, atkal panorāma jāpiesauc. 3. reizi man panorāmā bija sižets, žurnālists baigi labi izdarīja intervēju tur Saimā. Tos deputātus, kas tur iestājās par vai pret, un viņš arī tiem, kas iestājās par, viņš prasa, bet kur ir tieši tie punkti, kas jums interesē, kurš neviens viņu nav lasījis. Viņi ir saprot, tur ir ko droši vien lasīt. Protams, jā. Un viņš vienkārši gāja gan tiem, kas par gan pret, un viņus laiks, kā locās tur, nav svarīgi, par šiem punktiem ir galvenā tā pilnā doma, un viņš saka, pasakiet vienu punktu, kas ir tas, kas jums, jūs esat lasījis, vai ne, viņi neatbild. Man tas tik rēcīgi likās, ka tur tev kaut kāda tava partijas vadība droši vien nosaka, kā mēs balsosim kaut kādā, vai par ko mēs iestāsimies šajā jautājumā, un tu vispār, tev pat nav ne mazākā nomā, tu esi to prezentāciju vien redzējis kaut kur frakcijas. Zoomā tu pieslēdzies uz mītingu, un tu pakarēji vakariņas taisī fonā. Ticamāk. Bet, tā Stambulas konvencija pēc būtības ir konvencija vienkārši par pret vardarbību pret sievietēm. Vienkārši, kad tev valstī būtu papildus līdzekļu regulējums, tieši vardarbību pret sievietēm. Ja nemaldos, konvencija arī paredz jaunus regulējums, teiksim, stalking, kā ir vajāšana. Ķipa vajāšana, ka tev atsevišķa pārkāpuma kategorijas tev ir jāsāk regulēt likumā. Par ko, man liekas, ir tas šūmiņš? Par to, ka līdz ar to, ka tā ir konvencija par dzimumu, tev ir konvencijā definēts dzimums. Jā, es to arī šodien. Un tur ir tāds loopholes, ka tu arī būtu arī, tur es to arī sapratu, ka tur nav atsevišķi kaut kāda sieviete vai kā, bet tur ir... dzimums, kā tu, identificējies vai kaut kas tāds. Jā. Tas uzreiz visai liek domāt. Es noskatījos kaut kādu prezentāciju, bija diezgan labi kaut kādā valsts iestādes mājaslapā, un tur arī bija par to, kur ir tie strīdīgie jautājumi, tagad tieši izvilkts ārā, un tad es sapratu, ka tas strīdīgais ir par to, ka tu neesi tur nosaukt sievieti vai vīrietis, bet kaut kāda persona vai kaut kas tāds. Un kad ķipa zem tā var ķipa pēc tam sāk mest apakšā, no kā baidās visi, ka tagad viss būs geji. Redz, pieņem to likumu, es nekļuvu pa geju. Viss ok, varam pieņemt. Tas ir sā, es saprastu, mums ir diezgan grūtā situācija šeit likumdošanā, vispār parlamentu būšanā. Es saprastu, ja tās bažas būtu par to, kā tas likums strādātu mūsu valstī, vai tur nebūtu kaut kādi melnie caurumi, kur varētu kaut ko krāpt, vai vispār nestrādāt, vai tas, mūsu tas tur... tāpēc viņi varētu nepieņemt, ka vienkārši mēs neesam gatavi, tas aparāts nav tam. Bet, kaut kāda idiotismu, ka tagad mums viss būs geji, ieskrienies. Un tas pats arī ar to partnerību. Es saprastu, ja tur nebūtu pārdomās, teiksim, tas notariāli likumā, ka tur arī kaut kas varētu nestrādāt tīri praktiski. Bet, dēļ kaut kādas idejas stulbs, ka tu esi. Vienkārši, es pat domāju, ka cepties tāpat kā cepās tā otra puse, arī tev nav jēga, jo vienkārši jāpaiet laikam, jāpaiet kaut kādai mums vispārībā. Kad vienkārši man liekas, kad
Tev nav jēga pat izvilkt kaut kādu iemeslu, kur viņš kaut kāds tiešām saka, bezsakarā vienkārši citreiz mums vispārībā interesanti. Mums cilvēks bija dzirdējis, ka par šo tēmu mēs runāsim, un viņš iesūtīja savu viedokli. Pirmais mums tas viedoklis. Vēršos pie visiem dibendraugiem, pakaļmīļiem, pīdariem, dobuma mīlētājiem, šokolādes saurumu, daudzītājiem vienalga, jā? Es domāju, ka kam tu būs jautājis kaut ko. Ir arī tādu viedokli. Tas tā. Paldies par komentāru. Jo mēs esam tomēr tādi open-minded, kā saka, atvērt prātu. Mēs uzklausām arī otru pusi. Pērtiķis, ka nepiedzīvs, tad es zinu, ka vēl varētu pajautāt par šo. Jā, tā kaut kā. Bet, tad redzēs, kā būs. Kaut kā cik tur 2 mēneši, laikam, tagad tās sagatavošanās ir, kamēr to centrālā vēlēšanas komisija. Bet es par centrālo vēlēšanu komisiju vispār runāju, viņiem tur kaut kāds IT lietas nesakārtotas. Taču vienmēr tās IT lietas. Priekškrustām Eiropas parlamentu vēlēšanām, kuras notiks pēc gada, ja? Kad viņas notiek? Varētu būt. Ļoti drīz. Tur ir kaut kāds ar to elektronisko sistēmu, kroču. Visu laiku bija kaut kāds viens apkalpotājs, tam nevalsts, privātais, no privātā sektora kaut kāds uzņēmums. Sija kaut kāds arvīgi divi. Viņu iejauca kaut kādā krimināla lietā, un līdz ar to viņš tā kā vairs nevar piedalīties iepirkumā uz tās sistēmas kaut kāds izveidi. Un tad tur nodeva tālāk kādai valsts kanclējai, es zinu, ka šis cits Kauskas par to kaut ko runāja, man liekas, un kas tur ko tur. Un vienu brīdi gāja pat tādas runas, kad nebūs, kas to sistēmu uztais uz tām vēlēšanām, un ka varētu būt atgriezties, tā kā es nezinu, kur uz 90. vai kad tu nevari iet balsot jebkurā iecirknī. Jo viņi nevar tev jāiet katram savu, un tas līdz ar to... Tā kā saimnes vēlēšanās gandrīz. Pat vēl brutālāk. Saimas jau tu vari... Pašvaldība. Pašvaldība vēlēšanās, jā, jo saimas, pašvaldība vēlēšanās, bet tu vari savā pašvaldībā iet jebkurās, un saimā arī tu vari jebkur vienkārši, tu aizies vidzemē. Tu nobalsos par savējo. Mēs vienkārši par vidzemes sarakstu nobalsosim, ja tu aizies tur. Bet tajā gadījumā tev būs vienkārši konkrēti. Un tas nozīmē, ka būs, ļoti daudz cilvēku jau nav tajā savā pierakstītajā deklarētajā vietā, un tas nozīmē, ka tas procents, kas aizies vēlēt, vēl mazāks būtu. Ko mums darīt tie cilvēki, kas ir kaut kādās no Anglijās projām, un viņi ir ļoti pret šo visu. Mājās mums atgriezīsies tautieši. Varbūt vienīgais. Bet nē, laikam, ka viņi beigās tur sakārtoja, bet vienkārši domāju, tagad referendumu jānotiek pēc 2 mēnešiem. Tad gan tas baigi. Tur es lasīju arī, ka baigais peso jāliek iekšā. Paldies viņiem. Jā, ka tur esot diezgan, atkal, nedara savu darbu, vienkārši nodarbojas kaut kādām, es nezinu, tur populismu šitā saucamo. Jā, taču īsti, ka tu budžetā nevar atrast tagad par to budžetu debatas, ka tu nevar atrast savām kaut kādām izvirzītajām prioritātēm, bet tu vienkārši, cik maksāties? 100,000, vairāk? Es negribu sadirst, jo es to informāciju nepārbaudīju, bet es lasīju, ka kaut kur viņam ļimaks esot tā, viss tā sagatavošanās, viss. Bet, es nezinu, varbūt, ka tā nav, varbūt tas bija arī kaut kāds... Nē, tāpat varētu, labi, otra pus droši arī pārspīlēt. Jā, tieši tāpēc es nezinu, varbūt. Man kā pa vidu... Nē, bet, citreiz tev liekas, tāda, tajā mērogā kaut kādā, tās summas tiešām grūti saprast. Es nebrīnījos, ja tas arī būtu miljons. Tev liekas, 100,000, bet mēs tur vajag to, tur vajag to. 100,000 ir, vai ne? Jā, viņi pat algu nevar samaksāt. Jā, droši vien, plus to gadžetiņš jānopērk katram. Tagad sašaudos ir prikli kādam telefoniem, ko viņi spērk, man liekas. Un kaut kāds joks tur ir ar tām vēlēšanām. Bet, ka tev ir gadžetiņi katram un... Vaigie. Tas ir crazy. Tas tiešām crazy. Būs interesanti. Būs interesanti ar šitiem visādiem regulējumiem. Ja mēs runājam par regulējumiem, Ričard, vai tev Facebook pēdējā laikā parādīja paziņojumu, ka tev jāizvēlās, vai tu gribi maksāt par reklāmām vai turpināt ar reklāmām? Nē. Tev nav parādījies Facebookā brīdinājums? Taču nē? Tagad noteikti, ka tu pateici, un viņi mūs klausās. Bet viņam, tas gan, jo viņš, kad parādās, tu nevari, tā ka viņu neatbildot, nolikt malā. Kas tur ir? Pagaid, pastāst man. Karoče. Tas ir stulbums īstenībā. Tā ir cīņa, es saprotu, Eiropas Savienībai ar Zuckerbergu kungu. Cukurburgu, jā. Cukurpuišel. Jo es tam nepievērsu uzmanību. Līdz brīdim man tas parādījās kaut kad, vai pat ārtē parādījās. Man arī bija, un man bija jāuzspiež, ka tur ko 12 eiro mēnesīs, vai netaču nevar. Tā nav, nu var nopirkt. Jā, un man arī sākumā likās, ko tu bezsakars nospied. Nē, un man darbā vienkārši atnāca šāda tante, un prasa, viņai kaut mazbērni neesot varējuši palīdzēt. Kas tāds ir? Un es ieraugu, es saku, jūs gribat maksāt vai nē? Viņš saka, loģiski, ka nē. Es saku, tas piežam, nē, tur termas kaut kāds akceptē un viss. Un vai es pats meklēju, vai man vienkārši atkal trāpījās, ko YouTube tieši par to.
4. reizi panorāmā, ka panorāmā par to bija sižets. Kā tu panorāmu Nē, skaties, ne? Es atradīšu, fiks vienu sekundīti. Tur tikmēr. Nu, pagaid, tev ir jāmaksā, lai tu neredzētu reklāmas. Tas ir stulbākais. Es tā biju iedomājies. Tas būtu tikai loģiski, Es biju ja, ka tu iedomājies, ka tas ir free. YouTube variants. Nu jā. Kroč, vai Ēdas free. ads free, bet prīkals ir citādāks. Atteikties, ne? Tūlīt. Jo, nu, kuram gribētos maksāt, lai rāda? Jaunais Facebook. Jā, tas panorāmas sižets pirms 23 stundām. Kurš doma tāda? Tur ir tāda, kaut kāds ar to Eiropu, kāpēc viņi, par to datu ievākšanu. Tur arī kaut kāds speciālists teica to frāzi, kad, ja tu nezini, kas ir objekts, tad tu pats esi. Nē, ja tu nezini, kas ir produkts, tad tu esi produkts. Nu, tā doma, nu, nekas nav par brīvu, kāpēc lai Facebook tev visu laiku būtu par brīvu un loģiski, kad Facebook to lielāko peļņu taisa tieši no tā, ka viņš tavs kaut kādus, pat ne personas datus, bet tavas tendences. Tur reāli arī datus, jo es redzēju to, aizmirst nosaukumu, bet Netflixā ir par to lielo skandālu Facebook, ka viņiem tie dati noplūda. Tur, kad tas tiesas kaut kas... Jā, tas bija tas Cambridge Analytica, kad gan Brexitā, gan Trump vēlēšanās, kad kā izmantoja datus. Jā. Un tad jau uzreiz pateica cilvēki, ka eksperti, kad jau vairākus gadus derīgākais, es angliski saucās izraktens, kā varētu teikt latviski? Izraktens? Nē, izraktens, bet... Štelle, dārgākā štelle, nav ne zelts, ne kaut kāda nafta, bet ir dati. Dati dārgākais, kas var būt. Un tur arī tas stāsts par šito ir. Tad Eiropas Savienība kaut kā ir likus to izvēli tev izdarīt, vai tu esi gatavs. Jo tu izvēloties iespējams maksāt šos vēl prikals. No datora ir viena summa un no telefona cita. Tur viņi teica kaut kāds, tāpēc, ka telefonu lietotāji vairāk, bet man tas tik nenormāli neloģiski. Tur kaut 11 eiro no datora, 12, ja tu no telefona spied. Un tu izvēlies to, ja tu samaksā 12 eiro, tad tev vēl joprojām rādīsies reklāmas, bet tev nerādīsies personalizētas. Iedomājies! Un vienkārši viņš ir tāds, loģiski, ka neviens to nedarīs. Neviens to nemaksās, visticamāk. Bet vienkārši viņš, lai iekļautos kaut kādā regulējumā, Eiropas, saprot, viņam bija jāuzstājas kaut kāds. Un es arī vēl bišķiņi par tām reklāmām runājot, es nebiju tā aizdomājies, kur tā doma, kāpēc varbūt tu gribētu tērēt tos 12 eiro, jo ar reklāmu palīdzību tu nopērci kaut ko tādu, ko tev nemaz nevajadzētu. Un nevis ar random reklāmu, bet viņš vienkārši nolasīs, ka tu tur, piemēram, sāc skatīties, ka tu gribētu tur kaut kādu gadžetu, telefonu nopirkt tādu. Bet tā, ka dārgs, un vienkārši tā reklāma tev uzbudina un uzstājas tā, ka tu viņu nopirksi beigās. Varbūt lētāk, tad tev ir maksāt 12 eiro mēnesī. Jā, bet jautājums, mēs iepriekšējā mums taču vēl viena epizode, demo epizode, mēs par to runājām, kad kurā variantā man beidzot nerādīsies no aļika tas dildo. Tas bezskaunīgais aļika dildo un tā lēle. Jā, bet tas ir ritīgi, jā. Mēs varam atkārtot par to parunāt, jā, ka visiem ir pieklājīgs reklāmas. Un tad ir AliExpress. Es pieļauju, ka vēl kāds klausītājs varēs to... atsaukties tam, ka tu vienkārši scrollē un tev kaut kāda apakšveļa sieviešu apakšveļa, jā. Kaut kāda pocket pusīs tev tur parādās. Tu daudz šokājies, tu nedod Dievs kāds ieraudzīs. Jā, un tu met pāri. Pēc tam paskaties apakaļ jau tādā. Bija inčīgs. Viņš tā lēnām velc no apakš skaties, jā. Bet jā, un tur prosti vienkārši, un zini, kas labākais viņiem ir, ka citreiz arī tur tās dildiņas un gumijas lielais. Jā. Un viņš tipā, lai ir, bišķi safe for work, viņam tāds x-išs sarkans pāri galiņam, lai galiņam pāri. Un feisītī prosti, un tad es domāju, ja tas nerādās, te ir vērts 12 eiro samaksāt. Bet jā, un es biju pamanījis, ka mans rādās, es tur vienkārši uz ašo nospiedu nost, un tad man šodien vēl te darbā, un randamā tā panorāma izmet. Tā kā es domāju, tev tas būs, jo tas timelines jocīgs, man ar Ārtu, piemēram, arī nebija vienā laikā. Viņai bija tad, man bija tad, un tev vēl pat nav bijis. Atver Facebook tagad priklāt. Bet taču tev nav rādījis. Es automātiski nospiedzu. Varbūt tas ir kaut kāds apdēļ. Varbūt, bet tu teici, ka nevar nospiest. Nu jā, var nospiest. Motorsport tagad. Ritiņbraukšana, nekā. Kāpēc tev nerādās? Jocīgi. Viņi varbūt zina, ka es neesmu maita. Nu jā, bet... Bet man likās gaužām dīvaini, ka tu pat nesamaksā, lai tev nebūtu reklāmas. Varbūt, ka es smagi tagad maldos. Bet es sapratu tā doma tāda, ka tev reklāmas būs, bet nebūs personalizēts. Tad tev vēl vairāk tie dildomoši krādīsies. Jā, īstenībā. Vai arī viņi ir personalizēti. Tāpēc es saku, ka tas variants ir. Pamēģins mēnesi abonēt. Tur jau reiz noraud. Bet īstenībā par šitiem
ēdas frītiem, tur tas YouTube, viņš paliek aizvien nekaunīgāks un nekaunīgāks. Viņš grib liek pirkt man. Man bija... Cik tur ir citreiz 20 sekundes neskipojamā reklāma? Tad, kad tikko parādījās, es negribu samelot, vai man pa brīvu bija uz kuriem 3 mēnešiem, vai pa ļoti tiešām, ko tur 6 eiro 3 mēnešiem. Man Startā bija lēti. Bet tas bija mums vēl kaut kāds skidon piedāvāja. Vai nu pa brīvu diez vai ne? Droši vien, ka man kaut kāds eiro. Pa brīvu nekas nav. Nu jā. Mūsdienās nekas nav Bet, vai nu varbūt bija kaut kas, bija gaužām maz tā summa, es viņu paņēmu, es domāju, pamēģināšu, kāds ir, jo man piedāvāja YouTube Music kopā. Jā. Jo tas YouTube Ad-Free un YouTube Music ir divi produkti. Jā, es arī domāju, ka tas ir viens. Man ir muzika, bet tev tāpat ir YouTube. Nav, un tad man piedāvāja kaut kā viņus abus kopā, un es gan to YouTube Music pamēģināju, kas, tur ir daudz, jā, ok, jā. Man cepies viņu pat vairāk nekā Spotify tagad izmantoju. Bet, jo, zini, sākumā viņš bija diezgan basic tāds, palielināt tāds pats, kā Spotify. Vienīgais tas, ka tev ir jebkuru skaņu no YouTube, tā kā bez mazliet tu var klausīties. Tas ir krutāk, bet tagad viņam ir ritīgi kruti, kas, pieņemsim, man ir tas niķis, ka es nezinu, es varu uztaisīt to playlist, un tad man viņi noskanēs visu mūžu, un tad beigās man ir, atklausies visu. Jā. Viņiem ir tagad dažādas opcijas, lai tu jaunu mūziku atrastu. Piemēram, nesen viņiem jaunajā updatā bija tāds, ka tu vari music picker, radio picker vai ko tādu. Jā. Te viņš piedāvā visus dažādus tos mākslinieks, kurus tu esi klausies, jā. Un tu atzīmē, kurus tu gribētu tagad šajā brīdī, kad tu klausies mūziku dzirdēt. Jā. Tad tu aizies uz nākamo logu, un viņš tev piedāvā, vai tu gribi žanru veidus atstāt ciešu, vidēji vai arī diezgan plaši ļaut. Tāds tu nevari. Tad tu vari izvēlēties, vai jauns mūziķis atstāt, vispār nevienu jaunu, tikai tos, ko tu atzīmē, vai arī, tādu. Bet viņš uztaisa labu to playlistu. Jā, es daudz jaunas dziesmas. Tāda iespēja nav to radio, jo tu kaut kādu uzliec Apple Music vai Spotify. Viņiem ir, es saku, tas radio. YouTube ir labāks par tiem variantiem. Cik es tagad esmu pamēģinājis, man patīk labāk, jo es nezinu, es neesmu tagad Spotify pētījis. Var jau būt, ka viņi ir tāds feature. Jo es Apple Music izmantoju, cik pa laikam uzliek. Ir tas radio, bet tur es kā viņi esmu iepazinis vai nu tikai. Es nezinu, es aizēju Drake, un man parādās Drake radio, un tad līdzīgi tiesas. Okay. Bet tā kā, ka tu vari paņemt, izvēlēties, tā man nav gadījies. Bet, jo es atceros, tad, kad viņi iznāca, man tajā mūzikas ziņā likās tas pats, un tad tas bonus ors bija, ka tā kā, tu vari kaut kādus YouTube video klipus vienkārši uzlikt, aizvērt ciet, un tāpēc viņš skanot, vai arī bloķēt vienkārši ciet telefonu. Bet es vienkārši kaut kādu, es saku, to mēnesi vai 2 palietoju. Man citreiz pat kaitināja, kad tu esi pieredzējis YouTube aizvarot, ka viņi neskanēs, viņi turpina skanēt parādās mazais loks, un es sapratu, ka nav tolka. Bet par tiem ediem, nenormāli krūti īstenībā tas bija. Man ļoti patīk tas, ka nebija tie ēdi. Es saku, es tos 2 mēnešus kaut kāds izmēģināju. Tieši par tiem ēdiem man bija gan tā YouTube Music, gan tie free ēdas, un, ka nebija. Ir ērti, jā. Nenormāli forši, tas bija forši. Un tu jau izmanto kaut kādu Safari kompī, vai ne? Jā. Kuram nav adblockers droši vien. Es izmantoju Google Chrome un ar to adblockeri. Viņam arvien vairāk mājaslapas paliek, kur viņas detektē, ka viņš ir un viņš tev ne... Bet YouTube, es varētu teikt, līdz kādam pagājušajam mēnesim vai 2 mēnešus atpakaļ nekas tāds nebija. Un tev YouTube nebija reklāmas. Tu vienkārši liec, jebkur viņi, kas uzliek kompetīvi un netraucē. Un tagad, es saku, mēnesi vai 2 atpakaļ parādījās, kad viņš tev izmet un liek izslēgt viņu ārā. Bet es biju iemācījies, ko uzspiest, viņš ko pārlādē un aiziet. Bet tev katru vidīgi uzliekot, tā būs jāizdara. Un tad tagad ir tā, ka tu pārlādē, viņš kaut vēl, viņš vienkārši tev neļauj to vilni. YouTube uz mani kā patērētāju bišķi ierauz arā, to, labi, viņiem jau pofīgi. Jo es kādreiz ritīgi daudz YouTube skatījos. Es bieži vien tajā loopholā iegāju, ka tu sāc skatīties, nezinu, vidāk par audio pultu, tu atrod to, kā vienkārši kā vārds pārvērst. Tu nesaproti, kā tu tur nokļuvi. Bet tev aizdomājies, tev ir dildo, tev vārds pārvēršanās. Līdz tam gan jau tiksim. Un ritīgi skatījos, bet tagad ir tā, ka es noskatos to vienu, otru, tā reklāma parādās, un es vienkārši izēju Wikipēdijā pakaļ. Bet, es kādreiz tik skaties, tagad kaut kā nē. Es pieļauju, ka, tagad sakiet, es varbūt arī kaut kādos brīžos tīri. Man ir tā, ka es nenoskatos vidiku salīdzino šīs daļas reklāmas sākumā. Jā. 2 garajām vēl. Un neskipojamajām. Es esmu 20 sekundes kaut kādā, es nevaru viņu nostāties. Es vienkārši aizveru. 40 sekundes vidāk, lai noskatās 20 sekundes. Tev nav tā, man reiz tā doma, es aizveru tīnu uz nākamo vidiku un domāju, ierieb jums, bet, gan jau, ka neierieb. Man pie sevis tā doma, nothing, es šito nestīšos. Un iespējams, ja būtu tas ad-free variants, tad es skatītos. Kam vispār YouTube Google pieder, vai ne? Mās, ka jā. Bet kas viņi izveidoja, tu nezini tādu? Nē. Personīgi nepazīstu. Nē, es personīgi šitos ne. Man TikTok tiem žakiem bija, bet šitiem YouTube ne. Tie jau ir tādā galā. Jā, viņi tur. TikToks arī. Bet TikToks, man liekas, ja es pareizi sapratu, ir
populārākā platforma šobrīd. Vispār es pat īstenībā par šito es nesen domāju. Mums, latviešu cilvēki, karoči bija viens posms. Kas tev tur notika? Spaidīgi. Es domāju, ka tev izslēdzās. Latviešu šitie te cilvēki, kas ir tādi, es teikšu uz 40, 30 gadu, un cenšas kļūt par nākamajām sociāla tīkla sensācijām. Bija viens periods, kad viņi izmantoja YouTube, taisīja visādus vlogus. Atceros, mēs ar Rūdu, jā, tāpēc tu skatījies pa lielam. Un tur visādi brīnumi bija, un tagad ir tas TikToks. Un tie laivi, tu tieši kas tur notika, tā ir vesela kultūra. Kaut kāda, ir tie, zinām, vecuma cilvēki, kur tiešām tur rītīgi daudz, viņiem tas TikToks vienkārši aizgājis ir. Bet es nepazīstu nevienu, varbūt tādu vecumu cilvēku, kas skatītos viņus, un man senč, lai viņi kādreiz iet TikTokā, skatītos laivā. Dirstos nenormāli. Īstenībā, man brīdis varbūt izstāstīt to, ka ir TikTokāds prikals, ka es tos laivus ļoti maz skatos, man ir riebjās personi. Man tiešām riebjās tie laivi, bet kāds uzliek, un tur ir tas ekrāns sadalīts, un tā kaut kāds... Tu vari cīnīties. Ko tas nozīmē? Kā tas darbojās? Kas tas ir? Es līdz šim brīdim nezinu, kas tas ir. Es esmu dzirdējis, ka pat viņi ir, karoči, vairāk tie vēlniņši, tie TikTokā. Un viens no viņiem kaut ko tur teica, jā, mēs laivisti, mēs battleri. Tas ir vesel kult, tas ir battleri. Karoči, ir tas prikals. Esot tāds, ja es pareizi esmu sapratis, karoči, tu savu, piemēram, mēs abi esam laivi tik tā kā. Mēs ieraugu reku Robs laivā, es iespiežu, join live, mēs varam divatā, un tad es varu uzsākt to battle. Un mums ir tas tur stābiņš pa vidu, un mums tie skatītāji meda, tās dāvanas, kas maksā naudu. Te bija jāiemaksā. Tad reāli, kad es redzu, ka vienam tur tas stabiņš tālāk vai kaut kā, tas nozīmē, ka vienam ir samest vairāk naudu. Reāli naudu. Reāli tu meti naudu. Tur var visādi. Vai var vinnēt, vai nevar vinnēt. Tev ir forši. Nekas tur tā lieta. Un tu met tur naudu reāli, tur, es nezinu, tā rozīte, man liekas, kas tur viss tā lētākā, tā, man liekas, ko centu maksā. Es gribēju teikt, es vienīgo reizi, bet tu pagaidi, tev var makšķerēšanu. Jā, es gribēju teikt, bet tev nebija battles. Man nebija battles, kroši, mums bija tas tops laivs ar Kristeru. Jā. Cik viņš tur gāja to stundu, un mēs... savācām pitaku. Es gribēju jautāt, jo es redzu, mēs ar Rūdmās vai ko es biju tajā brīdī, un mēs bišķi skatāmies, es kaut kāds Francis tur diezgan daudz. Jā. Bet pagaidi, tā ir gaužā maza summa, ko viņi jums skatās. Es neesmu skatījušies vispār. Viņi var izņemt kaut kā pārskaitīt, bet es pieļauju, ka TikToks kaut kādu procesu savāc, bet nav nejausmas. Bet reāli pa visu man stāstīja Patricija, kad viņai pazīstama meitene, kas arī influencer, viņa nopelno, cik tu bija, bet pāris simts šitos vienā laivā. Nē, mēnesī. Viņi regulāri iet laivā, un viņi nopelna pāris simts euriks. Reāli var izņemt viņus ārā. Jā. Tur es saku, tur viņi do virsū tie cilvēki. Man patīk, man citreiz, kāpēc patīk tur ieiet, kad viņi dīršās savā starpā. Tas ir fantastiski, ka tu ieej, un tur tie lodziņi, tā kā šitas bitēm tas tur stropiņš tāds šūniņš vairāks, un visi kliedz, visi savā starpā. Principā vienīgais, kad es redzu, ko tu diršanos vai ko, un vispār tos laivas tad, kad mēs kaut ko darām, un tu uzliec. Nē, man liekas, tu vienkārši uzliec, tev apsties, un tu tev kaut burner account. Man Mārs Zvaigznes šitā nobloķēja. Bet galvenais, es viņam normāli jautājumu pajautāju. Es atceros, ka kaut ko riebīgi arī viņam jautā. Nē, bet tu bēsi kaut ko trīdzi. Šitie drošītāji visi. Šitie te dvāja ārā nāfīgi bāns. Un es nezinu, man ir tik ilgi, man Steins kaut kad sūtīja viņa videoklips, un man rādās vienkārši, ķipā, kad... Māri, tu drošī. Es nebija tāds jautā. Tāds arī ir jautāts. Es šitos drošītājs viss blokē. Jo kas šito bija pamanījis, ka viņam tik līdz to pajautā, un uzreiz, un tad bija kaut kāds, kad vairāk viņam jautā. Viņš tagad bloķēja nost. Bet jā, tur ir labi. Es saku, tur pat bija viena vidē, ka redzēju. Es ik pa laikam paskatos, ka viņi strīdās, un līdz ar to man tas For You page piedāvā viņu tos parastos profils. Un tur bija pat kaut kāds prikals, ka viens džeks prosta aizbrauc vai tik uz kaut kādu Angliju, Īriju, kur viens dzīvo, lai varētu iedot pa galvu. Viņam nopietni. Es saku, tur ir taču tā kā iepaustrim kaut pa galvu brauc. Nesen taču bija kaut kāds tas tur ļoti izsludināts, bet publicēts tas pat bez tabū deg.tā TV3 visi bija salikuši arī, ka tur bija kaut kādi jaunieši iedavuši bietē vienai sievietei. Neatceries, bija pa vairāk, kad bija tas videoklips, ja slēdz viņu ārā, sit pa galvu, slēdz ārā. Es atceros. Tas jau arī laikam dēļ TikTok telefons. Jā, tas jau arī laikam dēļ TikTok esot bijis.
Tas Es tev saku, un pieauguši cilvēki, tie ir pieauguši cilvēki. Jā, bet man necepīja mikrofonu turēt rokās. Vajag mums standiņu. Tev nav tāds, jums čirkot šitie te. Šitāds. Man tagad liekas, laikam pīpeli. Nu, vajadzētu. Nē, nu, es saku, es esmu skatījis, Amazonē var nopirkt. Bet jūs nenopirkāt tādiem Tie ir, tur ir tā problēma, ka viņš ir šidā. Un visticamāk... Tu nevari viņu piepacelt? Nē, viņš ir tas, kas nāk tev stokā līdzi, un viņš absolūti... Bet es arī labprāt nopirktu, ir tie tur, nu, smuki iekarina, un tu šidā te pieliec, un šidā to runā. Jo man šis te liekas jocīgi. Ja man nevar šits, man liktos vēl kaut kā pieredze pie tā iepriekšējā, nu, kas mums Blaks podcasts... Kurš mums bija tas meiteņu toalete? Nē, Zilī rozā. Vai kādu vēl. Jā, nē, nu jā. Bet podcasts vispār jā. esmu pieredze, jā. Nu, tā kā jā, TikTok live tā ištēlu. Es varu noslēgumā tev izstāstīt vienu interesantu stāstu, ko es atradu sporta ziņas. Mums varbūt noslēgumā Jā. varbūt. darījot šitu. Nē, darījuši, bet tu varam arī padarīt. Nē, stādies joks. Es šodien, stāstu par Delfi Plus. Es vienreiz kaut kad atradu Delfos Plus, inčīgi rakstu, man ritīgi viņi gribējās izlasīt, Jā. un es samaksāju to tur abonementu. Jā. Un neesmu nereiz vairs lasījis Delfi Plus, bet man visu laiku to savu trīnītišu noņem, jo es aizmirstu. Par ko tas bija? Es neatceros, tas bija rītīgi reāli. Pirms kāda pusgada es paņēmu to rakstu. Tur tas Delfi Plus nav dārgs. Es nezinu, trīnīt, man liekas, viņš maksā. Jo tā summa nav tāda, lai viņi to sastādītu galvassāpes. Man bija tā, ka es paņēmu, viņu izlasu, un tagad tāds, ok, jāatcerās viņu atslēgt. Man atnāk īziņa jūsu Delfi abonements. Nu labi, ir jāatcerās atslēgt. Atkal es aizmirstu. Un šitā visu laiku. Pusgadu. Un šoreiz es atkal ieraugu tāds Delfi. Tur ir tāds foršs, man kā sporta cilvēkiem, ko patīk sports, ir tāds MVP. Tu esi sporta cilvēks, bet tu nesporto. Ne, tu jau sporto. Šo to kaut ko pasporto. Nav kā kādreiz, bet jā. Bet tur ir tāda forša sadaļa MVP, un viņiem ir visādi stāsti, un tādi, ko tu neesi dzirdējis. Jā. Un šoreiz bija inčīgs stāsts par Amerikas hokeja līgu, nevis AHL, bet tā kaut kāds zemāk, es īsti neapskatījos piramīdā, kur viņi ir. Bet tev kā auto cilvēkam tas nav ne VRC, ne ERC, tas ir tāds zemāk līmenis, bet no Amerikā. Amerikas Rally Champions. Un tur, ka Roģis bija tāds stāsts, kad Denburijas štats vai kaut kāda pilsēta bija hokeja komanda, kuru iegādājās viens no atkrituma biznesa magnātiem. Tu noteikti saproti, ko tas nozīmē, ka mafijnieks iegādājās. Okay. Jo viņam dēlam ļoti patīk hokejs. Jā. Viņam ļoti patīk hokejs. Dēls pats koledžā spēlēja hokeju. Viņam gan ļoti patīk arī kā mafijnieku dēlam hokeja laukumā pelnīt sodu minūtes. Jā. Bet viņš arī kaut ko spēlēja. Bet tad viņam bija iedzīvojis ritīgā savainojumā un hokeja pāraušā strīpa. Un tēvs, kā jau šito te atkrituma biznesa magnāts, viņš bija sašuts, ka dēlam jāpārdzīvo. Viņš paņēma nopirkt to komandu vietē, jo 17-gadīgiem dēlam ietu, ka viņš regu tavu komandu vada viņu. Tu nevari spēlēt, bet tu vari vadīt. Reku tev būs hokejs, ņem spēlējies. Un 17 gados viņš vēl videnē mācījās. Jā. Viņš ir stāstījis, Netflixā esot dokumentālā par šito. Es pat nezinu nosaukumu, bet es domāju, ja es ierakstīju, tā komanda saucās Trashers. Es uzrakstīju, ka Trashers Netflix būs tas stāsts. Un viņš pat savu skolā stundu laikā gāja uz toaleti, lai zvanītu un kaut kāds tur spēlētājs mēģinātu dabūt šitādas lietas. Kā jau gāja. Un kas ir interesants tajā visā stāstā, ka tur Latvijas bija tajā klubā. Spēlēja? Jā, viņš spēlēja Latvijas hokeju. Zināms kaut kāds. Īsti ne, bet es pieļauju, ka hokeja virtuvē būtu zināms, mums ne. Okay. Un viņš tur bija. Un tur tas stāsts bija tāds, ka viņš nopirka to tur klubu, Sens uzreiz investēja iekšā piķi. Tur uztaisīja tur no 700, atceros, tur lasīja sēdvietām uz 3 štukām, tur viss tur trenēja. Uztaisīja rītīgi labo kompleksu hoķim. Dēls piegāja nopietni spēlētāji šitai te piesaistīšanai. Viņš piesaistīja, tu varbūt es dzirdēju, hokejs kā Vīns Greckis. Varbūt es dzirdēju, neesdzirdēju. Tas būtu pielīdzināms, ka Lionels Messi vai Ronaldo futbolā vai Ožē rallijā, ka labākais hokejs Ožē nebija tāds. Tas man jāsaka Možē. Labākais hokejs vēsturē, kāds ir bijis, viņam brāli. Okay. Kurš nebija tik labs hokejs, protams. Bet viņš mācēja pastāstīt, ka, redz, viņi varbūt kaut kādā ziņā viņiem bija empātija viena pret otru, ka viens ir tēvēnā, viens ir brāļēnā, un tad viņi piesaistīja. Tad tur bija sagadījās, ka tajā gadā arī bija lokauts NHL, kad nenotika NHL spēles, jo bija lokauts, un viņš dabūja arī kaut kādas tur iepriekšējā gada finālu, un normāli sastāv nolasīja. Bet tanī pašā laikā viņš nolasīja arī policists visāds, jo viņš bija tāds, ka viņš gribēja šovu arī. Un viņš reāli
tajā pirmajā sezonā viņi sakrāja tahujā sodu minūtes, jo viņi visu laiku rubījās. Viņiem bija tāda spēlētāja, kas vienkārši gāja un sit. Bet pašā laikā viņi normāli spēlēja, un viņi pirmajā sezonā, man liekas, tik līdz ceturtdaļfinālam tajā savā čempī. Un tad viņi domā, ka jāpaplašina sastāvs un paņēma arī Latvietu. To tur Sergejs Dudins. Hokejs bija Sergejs. Viņš arī Latvijas čempi vinnēja kaut kad vēl nesen. Jā. Un viņam prasīja, un viņš teica, ka ritīgi labs, viņam lābda atmiņas par to tur pasāku, un viņam istabas biedrs vienu gadu bija, ko arī Latvijas hokeja līdzjutēju Rīgas Zinamo, kas atcerās Mirastīs. Atceries tāds Mirastīs bija? Jā. Šito te fričoru. Tas ar tur spēlēja, tas viņam bija istabas biedrs. Un viņiem labi gāja, viņi kaut kāds 3 gadus pastāvēja, viņi neizcīnīja titulu, bet tajā viņi tika līdz finālam. Jā. Finālā viņi zaudēja. Un kas pārvilkš tur īptam visam? Es gribēju jautāt. Karoči sākās izmeklēšana par tēva darbībām. Jā. Un saprata, ka viņš ir mafijnieks. Tur atkal, kā jau mafijniekiem apsūdzīs par kaut kādiem 20 punktiem. Visus to sponsorēts, kāds mafijas. Visus, ķipā, viņam īpašumus frīzoja, iesaldēja. Uzņēmums, un viens no tiem uzņēmumiem bija, kas principā funkcionēja tam, sponsorēja vispār, kas ļauj funkcionēt tam klubam. Un tad arī viss beidzās. Bet, interesants stāsts, kad Netflixā par to filmu, kā 17-gadīgs čalis uztaisīja tādu šovu komandu, ka viņš tur vienkārši viņus laiks sitās, un tur tā līga arī mēģināja visādi, jo viņiem bija dilēma ritīgi ar komisāriem, kad it kā viņu dirsā, sitās, vienkārši dara slikt pretiniekiem, bet arī pašā laikā cilvēkiem interesi par to visu reklāmu iet skatīties, un viss notiek. Un tad viņiem bija rītīgā dilēma, kā to visu varētu sabalansēt. Un tad tas beidzās. Bet un tajā vēl visā Latvijas iekšā piedalījās. Tā kā interesants tāds, ka tie letiņā visur ir. Tā. Jā. Tāpēc arī bija tāds raksts droši vien. Jā, tāpatās jau baigi. Visticamāk, ka nebūtu, bet jā. Tā kā. Viņš pat tur bija uzaicinājis UFC spēlētāju kausli. Jā. UFC cīkstoni uz vienu spēli ar vienu mērķi. Viņš varēja nemācēt lidot, vai lidot viņam jāmāc, viņš varēja nemācēt uzmest par ripu. Bet viņam bija vienkārši jāiziet uz ledus un jāizrupās. Viņš bija tā arī paņēmis vienu. Tā kā interesants stāsts tas bija. Tā kā tā. Jā. Nu, ko pietiks laika mums arī bābuļot? Šis rāda pareizi. Jā, viņš tagad ir 1:01 un kāpēc viņām vajadzētu būt. Tā kā, paldies, ka klausījāties, klausījāties. Forši papaļāpājā. Jā, tad, ja ir kaut kāda varbūt tēma ieteikuma vai vispār ieteikuma, protams, laipni aicināt vai komentāros. To te parādīt. Apakšā. Vai arī, privāti vienalga. Tā kā, tad jau